gada norisinās karš Ukrainā, Krievijas izprovocēts un bezatbildīgs rīcības rezultāts. Katra civilizētās pasaules pārstāvju pienākums ir atbalstīt Ukrainu šajā nevienlīdzīgajā cīņā. Šodien Latvijas robežsargi 17 brīvprātīgie nogādā uz Ukrainu transportu, 12 robežsardzes automašīnas, ātrās palīdzības automašīnas, dzērāju šoferiem atņemtās automašīnas. Papildus automašīnas ir nokomplektētas ar humāno palīdzību, kur ir ziedojuši robežsargi, robežsardzei tuvu cilvēki. Esam savākuši ierīces, kā aizsargāties pret dronu uzbrukumiem. Lepojos ar katru robežsargu, kurš savā brīvajā laikā ir atradis iespēju personīgi iesaistīties Ukrainas atbalstā cīņā pret Krievijas agresiju. Jā, man tiešām arī liels lepnums par mūsu robežsargiem. Pirmkārt, tieši tāpēc, ka viņi to dara brīvprātīgi, šajā gadījumā bez jebkādām pavēlēm. Papildus tam arī ir savākuši ziedojumus. Un es esmu pārliecināts, ka šāds atbalsts arī turpināsies. Tas notiek regulāri. Un varu tikai un gribu novēlēt mūsu robežsargiem droši izbraukt šo maršrutu, nogādāt konvoju gala mērķī un atgriezties mājās, lai varētu turpināt dienestu un rūpēties par mūsu drošību. Labrīt, good morning to everyone, good morning to Latvian friends. For me today is a really good morning since together with Minister of Interior of Latvia and State Border Guard Service, as well as with Uzniem Miriam, Entrepreneurs for Peace, Latvian Entrepreneurs for Peace, we are here to send a new convoy of cars to Ukraine. This is really helpful and timely to support Ukrainians with these cars, both to evacuate, both to save lives, but also to continue fighting. Those cars will go directly to military people, but also to criminalists who are investigating all cases, and recent cases, unfortunately, in Kryvyi Rih, such cases which we also need to take care of. And this is something which international community should pay attention more, and also all those responsible should be taken to the court at some period of time, and there should be justice. Justice for all Ukrainians, justice for all people who live in this democratic world. I do appreciate what Latvian society does, and this is really important way to show how we can support and how we can jointly win this war. Paldies, Slavu and Slava Ukraini. Героям слава!